Labdien, mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, ko kārtis mums kādu informāciju sniegs. Pārmaiņas. Notiks pilnīgas pārmaiņas, ko sarūpējus laimes rasts. Ko liktenis sarūpējis? Sarūpējis, jā. Jo liktenis jau kaut ko izslauka no jūsu dzīves, palīdz, ir kaut kas tāds, kas jums ir jāizslauka, lai būtu, lai jūs satiktu uzticīgus cilvēkus, patiesus cilvēkus, laipnus cilvēkus. Lai nebūtu jūs šūpolēs, lai būtu stabilitāte un skaidrība dzīvē. Jums brīdinājums. Vai kaut ko uzzināt, mācīties, par ko? Lai jūs tajā ieietu jaunajās pārmaiņās, lai notiktu tās pārmaiņas, jums ir jābūt mērķim un mērķtiecīgai uz zināšanām. Jums ir jāpārskata slimības, kādas ietraucē, un tad jūsu dzīvē būs prieks. Jums jānovērš slimības, ja ir, jūs brīdina, jums jāatrod informācija, kā aiziet no slimībām, lai būtu pārmaiņas, miers ģimenē. Darbs. Lai būtu patīkams darbs un naudīgs. Ja jūs novērsīsiet slimības, jums darbu patiks patīkami darīt. Eņģelis jūs ved, eņģelis jums dod zīmes, palīdz. Viņš ved no nepatikšanām jūs prom. Un jūs jau kaut ko esiet uzvarējuši. Panākuši. Izvēle bija ļoti grūta. Bija kāda izvēle ļoti grūta. No nelabvēlīgas situācijas. Un tur, kuru gaisma. 2 ceļi. Kur jums ir iespēja un iziet, un otrs bija, kur jūs bijāt iestiguši purvā. Un kā var no tā iziet. Un tā ir jūsu aizsardzība. Jūs jau to protiet. Tā ir dzimtas aizsardzība. Tagad jūs to mākat izdarīt, mākat sevi aizstāvēt. Un tās ir pārmaiņas, kad ir kāda situācija pārvarēta. Varbūt kāds dzimtas scenārijs ir izbeigts. Jūs to mainat, vairs neturpinat dzīvot kā jūsu senči agrāk. Jūs atradāt veidu, kā tās pārmaiņas
izdarīt. Un no viltniekiem aizgājāt. Un līdz ar to no nabadzības. Līdz ar to no nabadzības, no nepareizām domām. No nepareizām domām arī. Jā, tās, ja tādas ir, tās vēl jānovērš. No nesapratnes, bet intuīcija jūs veda. Intuīcija ne tikai un visi jūsu sargātāji, jo jūs jutāt. Un tagad jūs paši valdat pār savu likteni, savu dzīvi, paši savas dzīves kalēji. Un viss jūsu dzīvē notiks taisnīgi, pēc jūsu darbiem. Tādēļ esiet ļoti vērīgi, jo jūs visu esiet atstrādājuši, visus parādus esiet atstrādājuši, tagad atliek virzīties uz saviem mērķiem, to, ko vēlaties. Darīt to, ko vēlaties, tā ir, un neskarot citus, neiekļūstot atkal kādās nepatikšanās. Tādēļ ir jābūt taisnīgiem pret sevi un citiem. Vīrietis. Viņš slikti domā. Vēl ir negatīva ietekme no viņa puses. Arī viņš ir iekļuvis arī no citiem sliktā situācija, bet tas ir viņa paša domu rezultāts. Tāpēc viņš ir iekļuvis tādā situācijā. Un sapņo, par ko viņš sapņo? Sapņo par izeju, par jaunu dzīvi, par atjaunošanos, par to viņš sapņo. Par labklājību viņš sapņo. Kāpēc mums to jāzina? Viņš turpina par jums domāt. Viņš turpina domāt. Un jo jums ir atslēdziņas. Jūs savu skolu esiet izgājuši. Jūs atgūstat savu skaidrību, prieku, vēlmes. Ejiet uz savu stabilitāti, jo jums ir darbs. Izdarīts, iegūts. Viņš uztraucās arī par stabilitāti. Jā, viņš arī uztraucās par stabilitāti. Tādēļ viņš ir dusmīgs. Uztraucās. Maģiska ietekme. Viņš ir dusmīgs. Kad ietekmējiet, ko viņš grib ar to pateikt. Grib pārsteigumu. Bet augstākie spēki. Liktenis ir tā pagriezis, kad jums no kā nav jābaidās. Jūs jau darat savas lietiņas, rūpējaties par sevi, par savu stabilitāti, nevienam neko sliktu nedarat. Viss ir noticis taisnīgi. Bet kāpēc mums tas vīrietis? Jā, jūs visu darat no sirds. Tāpēc jūs arī sargā. Jūs kā jutāt, tā darījāt. Un par vīrieti mums runa, tad viņš kaut kur nenoticēja, tad sev ir kļūdījies, negāja pēc sirds. Viņš kā vīrietis ar prātu domāja. Vīrietis ar prātu bija izdomājis savu stabilitāti un kļūdījās. Un viņš tagad ir savā rezultātā.
sodā savā, to, ko pats ar savām rokām izdarīja, ar savām domiņām, kā viņš izdarīja, tāpēc arī iekļuva. Pats sevi kā sodīja, jo negāja, neticēja savai sirdī. Tā mums stāsta. Tā mums stāsta, bet kāpēc mums par viņu stāsta, kāpēc nestāsta? Un līdzeklis tam līdzeklis ir priekā, dāvanās. Un tas līdzeklis pret to sodu ir atgūt prieku, skaidrību, to sodu nogriezt, to negatīvu nogriezt. Nu, bet tas ir jāatrisina. Un tas ir likteņa pirksts. Tas ir likteņa pirksts jau. Tā. Un dzimta. Viņam dzimtas scenārijs tāds. Viņš palika tajā dzimtas scenārijā, un viņam ir grūti iziet, un viņš saprot, ka jums ir tās atslēdziņas. Viņš arī grib atrast atslēdziņas. Viņš meklē tās atslēdziņas un dusmojas uz jums, kad ir kaut kas, ko nezin, varbūt viņš arī domā, kad jūs traucējat. Bet mums nav jādomā to, ko viņš domā. Mums ir jādomā par savu dzīvi. Jā, viņš grib, baidās no pakļaušanas. Viņš baidās no pakļaušanas, jo dzimta viņu pakļauj. Vīrieti dzimta jau pakļauj, bet tas ir liktenīgi viņam. Vīrietim ir liktenīgi. Un jums ir zināšanas, un tas ir, jā, viņš gribēja sadarboties, lai būtu miers, apmierinājums. Labi, bet vai mums vajag to sadarbību un izdziedināties? Un ko teiks, vai to vajag? Viņam vajag pabūt vienatnē, to stāsta. Viņam vajag būt vienatnē, lai sakārtotu tās domiņas, lai aizietu no atkarībām, no sliktām īpašībām. Mums arī bija iespējams vēl jāstrādā, lai neienāktu tādās klupšanas akmeņi, lai nebūtu tādēļ mēs esam paši savas dzīves noteicēji, ja? Lai neuzrastos tādas iekāres vēlnišķās. Šeit ir ļauna acs. Ļauna acs. Tad nav rīcības, vienkārši domā, sēž un domā. Viņš nerīkojas. Kāpēc mums runā par viņu? Man atbildēs. Par sapņiem. Viņš sēž un sapņo. Sēž un sapņo. Par komunikāciju, par sarunām ar jums. Kāpēc tas ir jāzina? Kāpēc tas ir jāzina? Apkārtējiem sadarbība,
varbūt viņš sapiņo, ar ko var sadarboties, lai viņam palīdzētu, un te ir enerģijas noplūde. Tas nav patiesi. Viņš sēž un sapņo, lai kāds viņam palīdzētu iziet no tās situācijas, bet jums kāds palīdzēja, jūs meklējāt dažādus līdzekļus, lai sevi atgūtu. Viņam ir jādara tas pats, bet viņš no ārpuses meklē, kas viņam palīdzēs, lai izietu no problēmām. Tas ir tas klupšanas akmens un tas nepatiesums. Viņam liekas, ka tādā veidā, un tad būs tāpat kā ar vēja dzirnavām. Tas pats scenārijs, jo, ja viņš tā palika tādās domās, tas nav auglīgi, tas nav pareizi, un tā ir atkal frustrācija, kad lietas vispār nevirzīsies uz priekšu. Nebūs dzīves pārmaiņas un nebūs uzlabojums. To grib teikt. Būs skumjas, ja jūs gribēsiet palīdzēt. Atkal būs neskaidrības, atkal būs šķēršļi. Ja noticēsiet un visas cerības uz labāku citu dzīvi neizdosies. Viņš cer uz attiecībām. Atkal, tā ir tāda manipulācija. Ja viņš pats uzlabotu savu dzīvi, negaidot no kāda, tad būtu citādi. Bet šeit viņš vēro, kas viņam var palīdzēt. Un tā ir manipulācija, tas nebūs patiesi. Tāds brīdinājums. Lūk, kārtīgi. Bet jums ir jākoncentrējās uz sevi, uz savu dziedināšanos, uz saviem mērķiem un jāturpina. Un ja kāds no malas ir, jums tam kas grib traucēt jūsu darbiņam un savām iecerēm, vienkārši nekoncentrējieties uz to, kas to grib izdarīt, novērst uzmanību, koncentrējieties uz saviem darbiņiem. Tāds padoms no kārtiem. Līdz citai reizei. Atzīmējiet, vai jums patika. Uzrakstiet komentāru, ko jūs domājat. Līdz citai reizei.